Vakar kāds jauns vīrs deva liecību, ka kopš mēs esam sākuši pulcēties, viņš ir tā kā uz uguns uzlikts, tā kā krāsnī iemests. Jo neko tādu konfrontējuši mēs it kā nedaram, bet, kad Dieva vārds tiek pacelts un godāts, un skaidrots un atsvērts, un svētais gars to var lietot un strādāt pie mums tādā lielā atklātībā un māceklībā patiesā, tad svētais gars sāk pacelt augšā lietas, šos grēkus, šīs nomaldīšanās, šos maldus, šo miesīgumu un aicina cilvēks pie patiesas atgriešanās, kas nav patīkams process, tas var būt sāpīgi, tas var šķist kā tāds tūkstnešs sāpīgs, žņaudzošs laiks kādu brīdi. Bet šīs dievišķās skumjas ved pie atgriešanās, un līdz ar to tām ir paliekoša svētība un augļi. Un es gribēju vienkārši iedrošināt un arī teikt jums, vai jūs kādu laiku esat bijuši tādā vietā, kad Dieva gars pie jums tik intensīvi strādā, kā uguns, kas jūs apdedzina, kā krāsniņā, ka jūs tiekat veidoti vispirms jau kā māls un pēc tam arī karsēt, lai jūs tiktu mainītos viņa līdzībā, lai viņš jūs veidot un tīrīt un šķīstīt. Un tas ir kaut kas, kas mums visiem ir vajadzīgs. Tāpēc paldies Dievam par tādiem brāļiem, kas atklāt dalās, bet tas ir arī Dieva gara darbs. Ka viņš paceļ augšā lietas, viņš paceļ augšā šos jautājumus, ka mēs vairs nevaram, vienkārši mēs negribam tajos palikt un tajos sēdēt. Un Dievs mūs dara, viņš šķīst un tīra mūsu savu līgavu, savu klonu, lai kādu dienu mēs varētu stāvēt viņa troņa priekšā. Tāpēc atgriezies šodien, meklē būt vidē un vietā, kurā tu vari tikt tīrīts, kurā tu vari tikt mazgāts ar Dieva vārdu un mainīties viņa līdzībā.